īsti projām, ja? Pasties, vai būs. Un? Laikam jau būs. Tā prātīgi. Kur tu attaisīji, neattaisīji, kur tu noliki? Man to var padzerties, ja tu gribi tikai padzerties. Ja gribi tikai padzerties. Ja padzeries tikai. Tā, no kur? No kur? Tagad visi jāatcerā. Ka, ja pēdējā reportāža bija pie Gaujas, tad mēs minām tālāk pa Pleskavas štrāzi. Kas tā pa bļaušanu? Līdz Apei. Apei izbraucām caur centru. Piebraucām pie kaut kādām raganu klintīm. Un dabu jāka cauri riepu. Pastumāmies tālāk līdz vienam džekam, kas stāvēja pie mašīnas ārā. Izrādījās, tur ir veselu fabriku ar mašīnām. Tā uzprasījām gultni, bet to ventīlu skrūvīt. Paskrūvējām, pamēģinājām, nekas negāja, tad šis paņēma, lai izjauc. Un viņš sataisīja man riepu, salīmē. Pēc izņēma veco ārā, ielika to salīmēto, viņš salīmēja arī to otro. Iedeva viņam 2 saliņas, lai viņam gaisma dzīvē. Un vināja tālāk uz alūksni. Pa kalniem uz augšu, uz leju, uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu, vienreiz uz lejākā. Tad beidzās ceļi, bet turpinājām braukt uz alūksni. Bija veikaliņš, tur nopirku kvaseņu. Nekā cita nebija, jo veikals jau slēdzās ciet. Kaspars paspēja iespērt, veicināja pa mūtu, lai nevarās veikals, ja. Laikam kaut kā tā bija. Un tad ieminām alūksnē. Minām kaut kur. Attikām Kristīni. Skolas laiku. Šī mums piedāvāja 1 gultu uz 3. Vai pēc tam pat atteica. Tad mēs braucām uz veikalu, kurā ir saldētava izslēgta. Satikām Sanitu. Iepirkāmies, braucam meklēt seksīgas vietiņas. Pirmā bija seksīga, bet tur jau cilvēki peldējās, otrā bija seksīga, bet tur veids smašķerēja, pabraucam uz 3. Te nu mēs piecēlāmies. Kā gulēt aizgāja nesen. Nē, visu laiku gulēja viņa. Ir 9 kaut kādi. Mēs tagad brauksim uz balviem. Ārā, kā jau redzat, saule nespīd. Neko mēs nebraucam uz balvēm. Sēd pie dīķa tagad. Man pie ezera.